cilvēkiem vienmēr ir paticis līdz svešās huiņās, svešās apakšbiksēs, lien zemāk par jostas vietu, lien svešās gultās, lien ēd ārā leduskap, kas nav jūs. Nu, bankas kontos lienat iekšā. Jūs visur lienat. Kāpēc? Liekas, ka jūs, ka tur piedalāties visā šajās peripērijās, jūsu konti papildinājās, vai ne? Dilē mazāk nav, dilē parādi nomaksājās, viennozīmīgi 100 punktu nomaksājās, ka jūs tur apspriedāt manus parādus. Viss nomaksājās, nevis piedalāties huiņā, pat varbūt paņemat un nomaksājat kādu to parādu. Es nevaru, man nepatīk šitas viss. Es saku, es savu laiku tur biju, man pietika, paldies uz redzēšanos. Nu jā, Oskariņ, es pat zinu, kādās biksiņās to patīk klīst. Tas ir normāli, Rolands arī lien manās biksiņās. Viņam patīk. Viņam tīri labi patīk. Drausmīgi. Es saku, kad runāju, pieņemsim, ar cilvēkiem, kas dzīvo jau ļoti daudzus gadus ārzemēs. Zini, ko viņi saka? Viņi vispār negrib Latvijā atrasties. Viņi negrib atgriezties. Tāpēc, ka te cilvēku skauž, draud ar iestādēm, ar vidiem, ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, kas tur vēl tie auditi kaut kādi, ja, ak, Dievs, nopietni. Un, ok, nu, tu iznīcinās to cilvēku, ok, nu, nedēļu tu papriecāsies, nu, ok, tāda sajūta, ka tev bagātā, nu, tālāk, ko tālāk. Labi, tu vienu būs nākošais cilvēks, kurš tev traucēs kaut kādu iemeslu dēļ. Nākošo iznīcināsim ārā. Un jūs visi skatīsieties, kā vienkārši iznīcina cilvēks, jūs to visu atbalstat. Tas tā normāli mums ir, ja? Foršāk ir, ja? Kad paši savējos mēs noliekam. Un tas ir tā, man liekas, baigi briesmīgi. Tas ir baigi briesmīgi. Tā, es strādāju ar klientiem, un es tikai priecājos, ka maniem klientiem viss čotka. Ideāli. Maiku zilais vardlēn, kati kādam neiet labāk par mani, tā ir latviešu dabā, jā. Tas ir briesmīgi. Nu, tāpat taču visu pasaules naudu mēs nedabūsim. Kādam būs vairāk, kādam ir mazāk. Nu, tā ir tajā pasaulē, diemžēl iekārtots. Katram ir tas, kas viņam ir jābūt. Nu, tā tad tev vairāk arī nepienākās. Nu, tāpēc iet un kaut kādas sūdzes taisīt otram, es nezinu. Es aizvešu uz toleti. Un tad mēs varam pāriet uz čoganiņu, ja? Patapojam lūdzu un padalāmies ar laiviņu. Telegramā ir klientu čatiņš, kurā jūs droši varat pievienoties, uzdot tur